Sveiki, skatītāji! Šoreiz man video auditorija būs Francijā, Itālijā un Šveicē. Un video jautājums ir tāds: kā apiet apkārt Montblancam? Tas nozīmē noiet apmēram 170 km. Kalnainā vidē ļoti skaisti, visu laiku apkārt ir kalni, bet samērā grūti. Samērā grūti, jo tas tomēr ir ļoti kalnaina vide. Un nepārtraukti ir kāpumi un kritumi, tātad augstākās kalnu, varētu teikt, virsotnes ir divreiz 2500, laikam mazliet vairāk, kas visā visumā priekš kalniem nav ļoti daudz, un tomēr visu laiku ir kalnaina vide, kas ir ļoti skaista, bet arī iešana ir samērā grūta. Iešana, var arī skriet. Daži skrien šo distanci, ultramaratoni skrien apmēram vienā diennaktī, tas ir ļoti grūta distance, manuprāt, bet tie, kas iet, parasti iet 9–10 dienās, es gāju samērā ātrāk nekā 9 dienās. Vēl arī varam redzēt, ka brauc ar ritiņiem, tāpat arī ar mocīšiem dažlaps, dažos posmos varam redzēt arī braucējus ar džipiem. Tātad trase visā visumā ir dzīva. Ir tādi, kas iet visus 170 km, kā piemēram mēs, bet daži tikai iziet uz brīvdienām, uz 1, 2, 3 dienām, vai varbūt dažām stundām pat tikai pastaigāties. Tā kā cilvēki, kas atrodas trasē, ir ļoti atšķirīgi. Katram ir savu mērķi, un nebūtu tas nenozīmē, ka visi iet visus šos 170 km. Lai apietu apkārt Montblancam, tas nozīmē, ka jāiet 3 valstīs. Francija, Itālija un Šveice, un lielākā daļa sāk iet no Francijas, no tiem savukārt atkal lielākā daļa sāk Chamonix, un tā tradicionālā sākuma vieta ir Les Sauges ciematiņš, kur ir tādi vārti, kur skaitās tas oficiālais Tour de Montblanc trases sākums, bet tas tā nenozīmē. Citi sāk no Itālijas, citi sāk no Šveices, tā kā nav absolūti viennozīmīgi, ka viss sāk vienā vietā. Un tomēr lielākā daļa, kā jau teicu, dodas uz Chamonix, Francijā, ar vilcienu vai ar autobusu, kā kurš, tad tur pārnakšņo un dodās ceļā jau no šī te ciematiņa Les Sauges. Lielākā daļa iet pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, bet ir daži, kas nāk pretī, tad iet pilnīgi pretējā virzienā. Sākotnējā jau ejot no Francijas posmos ļoti daudz ir francūži, un pat brīžiem ar angļu valodu ir diezgan grūti iztikt. Ir ļoti jūtama francūžu klātbūtne, bet savukārt Itālijā un Šveicē jau ir arvien vairāk gan itāļi, gan šveicieši, gan no visas pasaules ceļotāji. Un kā jau teicu, šis ceļš nav nekāda labi iekārtota taciņa. Jā, vietām ir taciņas, vietām ir pat asfaltēti ceļi vai grantēti ceļi, bet vietām ir patiešām ļoti grūti stāvi, kalnu kāpumi, šauras taciņas ar krauju vienā pusē, un ceļi patiešām ir akmeņaini, samērā grūti. Man sanāca iet saulainā laikā, vismaz pirmās 5 dienas bija saulains, es arī apzināti gāju samērā ātri, lai šajā labajā saulainajā laikā noiet. Man jāsaka, ka ir diezgan grūti iedomāties, kā būtu iet, ja būtu lietusgāze vai varbūt pat kaut kur sniegs vai tādi dubļi un tādi ļoti apgrūtinoši laika apstākļi, tad tā iešana būtu patiešām, es teiktu, jau ekstremāli grūti. Bet saulainā laikā, saulainā savukārt vēl bija karsti, bet visā visumā iešanas viedokļi bija labs laiks. Un es visu laiku lietoju iet, bet, kā jau es teicu, ka iešana nav vienīgais veids. Tātad brauc ar ritiņiem, ar zirgiem, paši ar zirgiem nejāja, bet zirgi nes mantas, to var redzēt. Tāpat ar riteņiem, mocīšiem, džipiem ir dažādi veidi, kā par šo te ceļu vai trasi cilvēki pārvietojas. Varētu uzdot jautājumu, vai šajā ceļā var apmaldīties. Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, jo ceļš kopumā ir iezīmēts ļoti slikti.
Visās gan varbūt Šveicē mazliet labāka, bet Itālijā, Francijā ir tikai vietām zīmes, kur ir ceļš. Nu, un es izmantoju aplikāciju. Bez aplikācijas es redzēju, daži mēģināja iet ar kartēm. Es, piemēram, 5. dienas vakarā satiku vienu taizemietu, kurš bija nogājis bez aplikācijas, nu, varonīgi, malacis, viņš ceļu bija atradis, bet es teikšu, kā ir, tas ir grūti. Nu, un pilnīgi noteikti es ieteiktu izmantot jebkādu no aplikācijām, kādas ir pieejams. Citādi es pilnīgi noteikti būtu apmaldījies, nu, droši vien jau agri vai vēl īsto ceļu atrastu, bet apmaldīties ir ļoti, ļoti viegli. Nu, un savukārt gan apmaldoties, gan arī neapmaldoties, protams, ir arī liela plusi. No apmaldīšanās var iziet diezgan plaši apkārt pa vietējiem ciematiņiem, vietējām takām, bet galvenais jau pēc tam atrast to īsto ceļu. Ja nāk vakars un ceļš nav atrast vai savus galamērķis nav vēl atrast, tad ir pamats, varētu būt arī satraukumam. Bet, protams, šāda iešana pa vietējiem lauku ceļiem, pa vietējiem lauku ciematiņiem ir iespēja apskatīties vietējo arhitektūru visās, gan Francijā, gan Itālijā, gan Šveicē. Tā ir ļoti, ļoti laba, ļoti unikāla iespēja. It īpaši man šie ciematiņi patika ar veco apbūvi, un tā ir lieliski iespēja. Kas man pārsteidza, ka šajā trasē ir samērā maz, teiksim, veikaliņi, kafēnīcas, varētu teikt tāds servisa infrastruktūra. Es biju gaidījis, ka vairāk būs iespēja kaut ko nopirkt, iespēja kaut kur paēst. Protams, visu laiku ir. Nav tā, ka badā droši vien jau, ka neviens nepaliek, bet iespējas nav tik daudz, kā es to biju domājis. Tā tad ir ieteicams plānot, tas pat attiecās uz ēšanu, uz pārtiku, kur labāk nopirkt pārtiku tā, lai tomēr nepalikt bez ēšanas. Ar ūdeni ļoti būtisks jautājums, kur dabūt ūdeni. Ūdeni gan var dabūt, ūdens ņemšanas vietas ir daudz, karstā laikā ļoti, ļoti slāpst, es dzēru ļoti daudz, es pat nevarēju iedomāties, ka es tik daudz ūdeni varu izdzert, bet tas, protams, ir ļoti svarīgi. Un ūdeni var dabūt, tā kā es domāju arī, un turklāt pa brīvu, no strautiņiem un tādām publiskām ūdeņa ņemšanas vietām, es domāju, ka bez ūdens neviens nepaliks, bet diezgan daudz. Man bija 2 pudeles līdz 0,7 litru un 0,5, tad ar to arī visu laiku pietika. Un tomēr jautājums jau būtisks, kur tad gulēt, jo tātad es gāju 7 dienas, un man bija telts līdzi, 3 naktis es gulēju teltī, 1 nakti viesnīcā, 1 hostelī un 1 viesumājā, bet, principā jau varētu arī visas naktis gulēt teltīs, tā kā iespēja ir. Es biju domājis, ka ir vairāk tādas telšu celšanas vietas, patiesībā to nebija nemaz tik daudz. Un tās ir laicīgi jāplāno, laicīgi jāziņa, jādomā, kur gulēt nākošo nakti, jo daudz kur ir ierobežojumi. Tā, piemēram, Itālijā telts var būvēt tikai kalnos virs 2500 metri virs jūras līmeņa. Tur var būvēt brīvi, kurā vietā grib. Man sanāca, es dažus 100 metrus laikam biju zem šī līmeņa, tā kā nedaudz pārkāp, par ko es varēju dabūt sodu, samērā lielu sodu, bet apstākļi bija tādi, kad es augstāk vairāk negāju. Līdz ar to atbildi tāda, ka ir ļoti jāuzmanās, jebkurā vietā teltis būvēt nevar. Un tad, ja nesanāk būvēt telti brīvā dabā vai šajās kempingvietās, tas nozīmē, ka jāmeklē kādas citas vietas, vai arī kā lielākā daļa, absolūti lielākā daļa, guļ viesumājās, viesnīcās, bet tad tas ir laiks jāpasūta. Savukārt, ja guļ šajās viesnīcās, viesumājās, protams, tās ir arī papildu izmaksas, jo, ja guļ savā teltī, to es biju noskatījies internetā un arī pārliecinājos, tad patiešām šis ceļojums nav dārgs. Un es biju dzirdējis, ka var noiet apmēram ar izmaksām 200 līdz 300 eiro, un jāvar. Ja guļ savā teltī, tad pilnīgi noteikti 200-300 eiro apmērā to var izdarīt. Līdz ar to šīs izmaksas nav tik lielas, kā sākotnēji varētu domāt. Savukārt, ja
nakšņošanas vietas iepriekš nav plānotas un ir jāguļ viesnīcās, nu, tad jautājums, vai vispār šādas viesnīcas var dabūt, jo lielākoties visas vietas ir aizņemtas, un, nu, atgriežoties atkal pie plānošanas. Tātad ir nepieciešams arī internetā, ja jūs paskatīsieties, tad daudzi saka, ka ir jāplāno jau bezmazai pusgadu iepriekš, un, nu, tad, protams, šīs vietas var dabūt. Nākošais diezgan būtisks jautājums, nu kā tad ir ar internetu pieslēgumu un vispār telefonu sakariem? Ir, lielākoties ir, bet ne visur. Un ir tādi posmi, kad pat pusdiennakti, varbūt pat diennakti, ir jāpaliek bez sakariem. Nu, man bija tāds viens posms, diezgan lielā kempinga vietā. Es izbrīnījos, ka man nebija internetu sakara, telefonu sakara nebija. Aizgāju vietējā restorāniņā, pajautāju, nu kā tad ir, vai tad pie viņiem varētu dabūt. Viņi teica, nē, nedosim, ja mēs iedosim, tad mēs paši paliksim bez norēķina sistēmas, bet nomierināja man sakot, ka neuztraucies, šeit nav nevienam. Pagaidi, ka rīt uz pusdienas laiku, varbūt uz pēcpusdienu uzkāps kalnā, nu tad jau atkal gan jau, ka sakari atjaunosies. Nu un runājot par sakariem, diezgan būtisks jautājums, kur uzlādēt telefonu. Nu, telefonus var gan šajās te viesnīcās, gan kempingos var, ir diezgan slikti organizēta telefonu lādēšana, bet to var izdarīt. Nu, ir daži, kur nes līdz saules baterijas. Arī ar saules baterijām, protams, var lādēt. Nu, es gāju ar apmēram 2 gadus pavecu telefonu un vienu powerbanku. Nu, tad ja vakarā uzlādē powerbanku, nu, tad bez sakariem nesanāca palikt. Varētu uzdot jautājumu, nu, cik tad maksā nekustamais īpašums šajos Francijas, Itālijas, Šveices reģionos. Nu, dārgi. Protams, es papētīju, paskatījos piedāvājumu. Nu, tādu patiešām labu mājiņu, ja gribētu, nu, 1 miljons un uz augšu. Lētāk var nopirkt varbūt kādu dzīvokli vai kaut ko renovējam. Kā arī jāskatās, piemēram, Šveicē ir ierobežojumi. Šveice, kā zināms, nav Eiropas Savienības dalības valsts, un tāpēc Šveice ierobežo savu tirgu attiecībā uz brīvdienu mājām. Bet, nu, ja šādi ierobežojumi nav, tad es domāju, 1 miljons un vairāk, nu, tad tāda laba mājiņa jau varbūt kaut ko varētu piemeklēt. Nu, un noslēdzot šo video, jāsaka, ka tas bija patiešām fantastisks 7 dienu ceļojums ar ļoti labu laiku. Izņemot pēdējās 2 dienas sākās mazliet lietains, tad arī es gulēju, piemēram, vienā viesmājā, ļoti skaistā vietā. Nu, varētu teikt, kā mājās tā bija. Saimniece bija no zviedrieti, Helēna, ļoti interesanti parunājām, uzņēma, nu patiešām uzņēma kā mājās. Tā tad ir vērts arī ne tikai visu laiku teltī, jo, redzat, guļot teltī ir, nu, mazliet mazāk tā komunikācija. Protams, jā, restorāniņā var parunāties un apkārt sanāk ar visiem parunāties, bet, nu, šādā viesu mājā, nu, tas patiešām bija lieliski iespēja gan vakarā, gan no rīta, nu, ilgstoši pasēdēt, parunāt ar vietējiem iedzīvotājiem. Un ļoti interesants šis ceļojums ar to, ka tās bija 3 valstis, tātad Francija, Itālija un Šveice. 3 valstis, unikāla iespēja 7, vienalga 8, 9, varbūt kādam 10 dienās ceļot, no vienas puses atrodoties pilnīgā dabā, kalnos, baudīt šos skaistos, unikālos skatus, dabas skatus, bet no otras puses arī iet pa maziem ciematiņiem, satikt vietējos iedzīvotājus, parunāt ar ganiem vai vēl kādiem vietējiem zemniekiem, paskatīties, ar ko nodarbojās vietējie zemnieki, piemēram. Nu, skaidrs, kā visapkārt jau notiek vienkārši dzīve. Mēs ceļojam, bet vietējie vāc sienu vai gana aitas vai govs vai kā ar ko tur nodarbojās savā dzīvē. Tātad aicinu visus, kam vien ir iespējams doties šādā ceļojumā, un tas patiešām bija to vērts. Paldies, ka skatījāties, visu labu, tiekamies!